Pārbaudīšu, kā ātrāk Rīgā tikt mājās pēc darba. Ar autobusu vai 13 km skrējienu. Es strādāju pie lidostas un dzīvoju Balūžos. Teiksim tā, Rīgas attāli gali, bet joprojām vienā krastā. Tad jau fiksējam pārģērties, un process, protams, bija ilgāks dēļ filmēšanas, bet tā jau būtu 1 un 2. Skrējiens tāds viduvējs, baigi nepārpūlējos. Vienīgās grūtības tas, ka dators un botus somā. Bet, labi izvēdināju galvu, un mājās biju pēc stundas 12 skrējienu vai stundu 23 minūtes pēc darba beigšanas. Nākamajā dienā mēģinām tieši to pašu. Plus mīnus vienā laikā aizējam no ofisa, nedaudz pasēžam sastrēgumos, tad, kamēr aizējam, sagaidām nākamo autobusu, un tad atkal pasēžam autobusā. Kamēr tiekam līdz mājām. Un mājās es biju 18:42, jeb stunda 27 minūtes pēc iziešanas no darba, kas pat ir 4 minūtes ilgāk kā skrienot. Un es esmu paspējis pelpot svaigu gaisu, pasportot kārtīgi, kā arī neskroloju nekādus TikToks un tā autobusā. Šeit es vispār nevainoju Rīgas satiksmi kā kompāniju vai Rīgas satiksmi at all. Bet tīri intereses pēc veic eksperimentu un citreiz ir skriet ātrāk nekā braukt transporta mājās.